Tātad sveicināti medus video numur 2. Mēs turpinām medus pārskatu. Pašlaik tātad mēs izskatīsim jau detalizētāk par medus administrēšanu un reģistru veidošanu un iestatījumiem, kurus var bez programmēšanas izmantot, lai konfigurētu medus katru uzņēmumu vajadzībām. Tātad, kā piemēru, mēs izmantosim nosūtāmās korespondences reģistru. Tad jūs šeit redzat, ir lauki, kolonas, ir kolonām nosaukumi. Katrai kolonai var būt savs datu tips, datums, teksts, datne. Mēs esam autorizējušies kā administrators, un administratoram šeit pie katrā reģistra ir tāds zobratiņš pieejams, kur mēs varam atvērt šī konkrētā reģistra ieskatījumus. Un tad šeit mēs varam redzēt, ka katram reģistram mēs varam definēt laukus, pievienot jaunus laukus, ja nepieciešams. Un lauki var būt dažāda veida, piemēram, datne vai datums, vai skaitlis, vai teksts, vai saistītais ieraksts. Un, ja tas ir saistītais ieraksts, tad mēs varam norādīt jau, no kura saistītā reģistrē ir jāņem šī informācija, kurš lauks, kādas ir noklusētās vērtības vai ir obligāti norādāms lauks. Un tad šādā veidā mēs reģistram varam veidot pēc nepieciešamības jaunus datu ievadas laukus. Un tad mēs varam šos laukus izmantot skatos. Katram reģistram mēs varam definēt pēc nepieciešamības dažādus skatus. Piemēram, visa līgumi, kavētie līgumi, līgumi, kuriem tuvojas termiņš pēc 10 dienām un tam līdzīgi. Dažādi veidi kritērijas mēs varam uzstādīt katram no laukiem. Piemēram, mēs skatā iekļaujam kaut kādus svarīgākos laukus, un kādam no laukiem mēs varam uzstādīt kritēriju. Piemēram, kaut kādam datuma laukam mēs varam uzstādīt kritēriju, kad ir lielāks par šodienu, piemēram. Tas varētu būt termiņam uzstādīt šādu lauku. Vai arī varam uzstādīt, ka ir kaut kāda konkrēta vērtība, piemēram, kaut kāds status, ka beidzies termiņš vai vairs nav spēkā kaut kas. Mēs varam arī kārtošanu uzstādīt, pēc kuriem laukiem šajā skatījumā, lai tiek veikta kārtošana. Mēs varam iestatīt kolonu platumus, mēs varam kolonai iedot citu nosaukumu. Mēs varam pat skatā iekļaut laukus no citiem reģistriem. Piemēram, mums pie līguma ir piesaistīts korespondents. Mēs gribam līguma reģistrā skatā redzēt ne tikai korespondentu nosaukumu, bet, piemēram, arī adresi, lai šo reģistru eksportētu, piemēram, priekš Latvijas pasta. Tad mēs varam iekļaut laukus no saistītiem reģistriem, jebkurā no reģistriem. Tātad šādā veidā administrators var veidot jaunus reģistrus un esošiem reģistriem pievienot laukus. Un šos laukus izmantot skatos. Ko vēl var darīt ar skatiem? Tad mēs skatus varam konfigurēt izmantošanai priekš kontroles. Tur stāvēšu kādu citu piemēru. Tas varētu būt, piemēram, līgumiem. Līgums termiņš 10 dienu laikā, piemēram. Un mēs varam šiem skatiem definēt kontroles nosacījumus. Kontroles nosacījums nozīmēs, ka mēs izveidojam skatu, kur mēs sagaidām visus līgumus, kuriem termiņš būs 10 dienu laikā. Un mēs pasakam, ka šis skats būs uz kontroli, un ka viņš katru dienu sistēmu šo skatu kontrolēs un pārbaudīs, vai šajā skatā ir kāds ieraksts. Un, ja šajā skatā būs kāds ieraksts, tad mēs varam nosūtīt notifikācijas e-pastu lietotājiem vai uz konkrētām e-pasta adresēm, kurus šeit var ievadīt. Ar semikolu var ievadīt. Vairākas e-pasta adreses. Vai arī mēs varam norādīt konkrētu lomu, kuras visiem lietotājiem tiks nosūtīts brīdinājuma e-pasts. Vai arī mēs varam norādīt
kaut kādu lauku konkrētu no reģistra attiecīgā. Piemēram, ja pie līguma ir norādīta atbildīgā persona, tad šeit mēs izvēlēsimies atbildīgā persona, un e-pasts tiks sūtīts arī atbildīgajai personai, ja šis līgums, ja šim konkrētam līgumam tuvosies termiņš 10 dienu laikā, kur šis cilvēks būs norādīts kā atbildīgā persona. Un šīs notifikācijas, viņas izskatās aptuveni šādi. Tātad uz e-pastu tiek lietotājiem atsūtīts e-pasts no medus sistēmas. Piemēram, var notikt katru dienu no 8 no rīta, un, teiksim, atbildīgais par līgumiem var saņemt e-pastu, kur ir norādes jau konkrētas saites uz konkrētiem dokumentiem, kurus arī no šī e-pasta uzreiz var atvērt sistēmā konkrēto kartiņu un veikt darbības, kas tiek sagaidīts konkrētajā līgumā, ja viņam tuvojas termiņš, tad vai viņu pagarināt, vai laust, vai pārbaudīt, vai šis līgums ir izpildīts un pievienot pieņemšanas nodošanas aktu. Tas ir atkarīgs no līguma, protams. Tātad no e-pasta mēs uzreiz varam atvērt sistēmā šo kartiņu dokumentu un veikt vajadzīgās darbības. Un tad šie e-pasti var būt dažādi, šie brīdinājumi var būt dažādi veidi, var būt konkrēti dokumenti un saites uz šiem dokumentiem, vai arī var būt tādi vispārēji e-pasti, kas varētu tikt sūtīti vadībai, piemēram, vai kaut kādiem atbildīgajiem darbiniekiem, kur saņem e-pastu, ka vienkārši termiņš 10 dienu laikā un tik dokumenti, kuriem ir izpildījies šis kontrols nosacījums. Un šādas nosacījums var definēt pēc nepieciešamības jebkuram reģistram, jebkuram skatam var veidot šādas nosacījumus. Un arī no šeit arī uzreiz no e-pasta var atvērt konkrēto skatu un redzēt, kas tie pa līgumiem, kuriem ir termiņš 10 dienu laikā. Tā. Tas ir tātad par šiem reģistru iespējām, kad var definēt skatus un skatiem var definēt šos kontrolas nosacījumus. Vēl reģistriem ir tāda iespēja, ka var veidot skatus, kas tiek izmantoti Word dokumentu ģenerēšanai. Katram reģistram var norādīt Word sagatavi, kas tiek izmantota, lai noģenerētu dokumentu no sistēmā ievadītās informācijas. Noteiktās vietās dokumentā, es atvēršu, parādīšu, kā šis dokuments izskatās. Tas var būt Word dokuments, kur noteiktās vietās tiek šādā veidā figūra iekļiņās ierakstīts lauku nosaukums no šī reģistra, un tad sistēma pēc tam mācēs šajā informācijā ievietot informāciju no datubāzes, kas būs ievadīta. Un tad mēs varam ģenerēt Word dokumentus, piemēram, atvēršu vienu citu mūsu demonstrācijas vietni, kur mums ir arī personāla versija, funkcionalitāte tiek izstrādāta. Tad šeit jūs varat redzēt, ka ir vēstules, un, piemēram, Schengenas vīzas. Un mēs varam ievadīt jaunu dokumentu, norādīt, uz kuru valstī tā kā nepieciešama šī vīza, kur datumu līdz kuram būs šis ceļojums, saglabājumu. Un šeit nospiežam pogu ģenerēt, kas ir pieejama tad, ja reģistrs ir iestatīts, ka viņam ir sagatava. Nospiežam pogu ģenerēt, un mums noģenerējās Word dokuments, kurā ir jau informācija aizpildīta no datubāzes. Šeit mums ir Anna tests, dzimšanas datums, un šie datumi, ko mēs norādījām kartiņā sistēmas. Šeit ir visi lauki. Un arī lauki no saistītās reģistra, kas mums ir darbinieku reģistrs, jo dzimšanas datums šajā kartiņā nav. Dzimšanas datums tiek paņemts no darbinieku profila un no šī lauka. Tā kā mēs varam ar šiem skatiem, ko es sāku rādīt, tātad mēs varam definēt, ka tiek izmantot lauki no
dažādiem reģistriem, saistītajiem reģistriem. Tādā veidā mēs varam ģenerēt Word dokumentus praktiski ar visu informāciju, kas mums ir sistēmā ievadīta. Varam ģenerēt dažādas sarežģītības Word dokumentus. Tad turpinot par reģistriem, tad mums ir